Labdien! Sveiciens visiem apģērba vēstures interesantiem! Šodien pastāstīšu par tradicionālo apģērbu Rīgā. Dalīšos ar prezentāciju. Un tātad, kā jūs varat redzēt, stāstīšu tieši par sieviešu tradicionālo apģērbu Rīgā. Par vīriešu šoreiz nē, tikai par sieviešu. Um, Tas, ar ko es šeit vēlos šodien dalīties, ir daļa no rezultātiem no pētījuma par tradicionālo apģērbu Rīgā, un ne tikai, jo projekts, kuri ietveros šie pētījumi ir tapuši, ir tradicionālā apģērba kontekstualizācija, pārvērtējot Rīgas un Latgales saistību. Un šī projekta viens no mērķiem ir izzināt tieši tradicionālo apģērbu Rīgā, kādu līdz apmēram 1840. gadiem valkāja vienkāršā tauta. Tas ir latvieši, vācieši, krievi un ebreji. Un Latvijā mums līdz šim vairāk uzmanības vienmēr visur tiek pievērsts tieši latviešiem. Šodien mēs skatīsimies šos visus, bet arī, kas attiecās uz latviešu tradicionālo apģērbu Rīgā, tad iepriekš tas nav akadēmiski pētīts, un pamatojums tam visdrīzāk ir tāds, ka apģērba vēsturē vienmēr lielāka uzmanība ir bijis pievērsta tieši latviešu apģērbam novados. Tātad ārpus Rīgas laukos, kur ir meklēta īstā latviešu identitāte, un tāpēc arī no turienes mums ir vairāk vākt materiāli, no turienes mums ir vairāk informācijas. Šī te pētījuma fokusā ir 18. gadsimta otrā puse un 19. gadsimta pirmā puse, un es izmantoju vizuālos, kas ir zinātniski saukt par ikonogrāfiskajiem avotiem, arī rakstītos avotus un lietiskos avotus. Un šodien lekcijā parādīšu tos avotus, kas ir no Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja, kas ir no Latvijas Akadēmiskās bibliotekas un Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājuma. Un prezentācijā ir ļoti daudz vācu-baltiešu novadpētnieka Johana Kristofa Broces zīmējumu, un tā kā šo zīmējumu ir tik ļoti daudz, pie visiem tiem zīmējumiem, kuriem autors nav norādīts, tad tiem autors ir Johans Kristofs Broce. Vispirms jau neliels tāds, kā es saku, robežu iezīmējums tam, kas vispār ir Rīga laikā, par kuru es šodien runāju. Jo Rīgas pilsētas robežas dažādos gadsimtos ir ļoti atšķirīgas. Ja, piemēram, mūsdienās mēs iekļaujam Jaunciemu, Daugavgrīvu, Ziepnieku kalnu un Dārziņus, tad tā ir milzīga teritorija. Un savukārt, lai saprastu to, cik liela ir tā Rīga, kurā dzīvojošo latviešu un pārējo tautību apģērbs mūs interesē, kad ir runa par tradicionālu apģērbu, tad ir vispirms jāsaprot, par kuru laiku jāinteresējās. Un mēs varam redzēt, ka dažādos attēlos, kas ir saglabājušies no 19. gadsimta, tad apmēram ap 40. gadu vidu mēs vairs neredzam to, kā attēlos būtu cilvēki tradicionālajā apģērbā no Rīgas. Un šķiet, ka šis ir tas laiks, ap kuru tradicionālais apģērbs Rīgā izzūd no valkāšanas. Un Rīgā pastāvīgi dzīvojošie, nevis tādi cilvēki, kas iebrauc tikai uz laiku no laukiem, bet kas dzīvo Rīgā visu laiku, tad latvieši un arī citu tautību pārstāvji pāriet uz Eiropas modes un pilsētās valkātu apģērbu. Un, cik var saprast, tas arī notiek, protams, atbilstoši savam turības līmenim un ieņemtajam amatam. Un tāpēc ir tā, ka šo te tradicionālo apģērbu Rīgā ir jāmeklē diezgan tālā pagātnē, ne
tik nesenos laikos kā laukos, jo bieži vien laukos ir vēl vairākas desmitgades, kad tiek valkāts tradicionālais apģērbs, bet 19. gadsimta sākumā un 18. gadsimta otrā pusē ir tie pēdējie, nu, tādas pēdējās desmitgades Rīgā, kad šis te tradicionālais apģērbs vēl tiek valkāts. Un šis ir vēl joprojām laiks, kad Rīga galvenokārt ir Vecrīga, Vecrīgas robežas, un tā ir piekļaujušās salīdzinoši tomēr nelielas priekšpilsētas, un šīs te priekšpilsētas parasti ir no koka apbūves, un, diemžēl, gadsimtu gaitā šīs priekšpilsētas regulāri iet bojā ugunsgrēkos, līdz ar to no šīs te senākās Rīgas priekšpilsēta apbūves praktiski nekas jau daudz nav saglabājies. Un šajā te 18. un 19. gadsimtā Rīga joprojām ir vācu pilsēta. Vairākums iedzīvotāji ir vācieši, saziņas valoda galvenokārt ir vācu valoda. Un tajā pašā laikā arī tas, ka visu 19. gadsimtu visa Latvijas teritorija ir Krievijas impērijas sastāvdaļa. Un Rīga ir Vidzemes guberņas galvaspilsēta, un tāpēc arī krievu valoda un krievu tautība ir klāt esoša, jo šeit ir gan armija, gan administratīvā sfēra, gan arī cilvēki, kuri valkā tradicionālu apģērbu. Nu, un tad, protams, arī tas, ka Rīga ir ļoti liela metropola sava laika mērogos, un tādēļ arī šeit notiek ļoti aktīva tirniecība, un šeit saplūst ne tikai jaunākās modes preces, bet arī dažādu tautību ļaudis. Un, ja ir vietējie vācu namsaimnieki un ir kalpotāji, arī vācu, starp citu, diezgan daudz, tad viņiem pievienojas arī no laukiem ienākušie latvieši, un tāpat arī šeit ir daudz citas tautības, tajā skaitā krievi, ebreji, poļi, lietuvieši, holandieši, angļu tirgotāji, nu, dažādi vēl citi iebraucēji, kuri nav tik lielā skaitā un kuru tradicionālo apģērbu, nu, mēs īsti šeit nevaram pētīt. Bet toties mēs varam pētīt tos cilvēkus, kurus šeit dzīvo vairāk. Un vairāk mums šeit dzīvo tātad jau šīs 4 pieminētās tautības, un sāksim ar latvietēm. Ja jau runājam par sievietēm, tad sāksim ar latviešu sievietēm. Šeit ir vairāki Johana Kristofa Broces zīmēti sieviešu apģērba attēli, un pirmās 5 ir, tātad pirmā no kreisās mums ir latviešu dzimtļaužu kalpone, kas kalpo pilsētām, tātad latviete. Un arī šeit Broce piemin, ka nu, viena no iespējams vienīgajām vai retajām pazīmēm, pēc kurām var pazīt to, ka viņa ir latviete, nevis kādai citai tautībai piederīga, ir tas, ka viņai, nu, pirmkārt ir kājās pastels, kas ir tipisks tāds latviešu kāju āvumu veids, un arī viņai ir galvas virsa neapsakta un tikai apsiet mati ar lenti. Un šis tā tad ir tas, nu, latviešu jaunu meitu Rīgā galvu rotāšanas veids, kas sākotnējos attēlos vēl ir saglabājies. Vēlāk jau īsti tāds vairs nav novērojams. Tad mums šeit ir viena nevācu piena pārdevēja. Kad Broce aprakstā Rīgas iedzīvotājus, tad viņš par nevāciem dēvē tieši latviešus. Tā kā šī ir latviešu piena pārdevēja, un tad šeit mums ir vidū latviešu jeb kuršu sieviete, kas Rīgā kalpo par aukli. Ko nozīmē tas, ka viņa ir kuršu sieviete? Tas nozīmē to, ka viņa ir Rīgā ienākusi no Kurzemes guberņas. Kurzemes guberņa ietver mūsdienu Kurzemi, Zemgalu un Sēliju. Tā kā no jebkuras no šīm te vietām mūsdienu Latvijas teritorijā viņa varētu būt ienākusi Rīgā.
Un tad ir divas turīgas nevācu, ja tā tad latviešu zemnieku sievas no Rīgas priekšpilsētas apkārtnes, kuras ir attēlotas savā ziemas apģērbā. Šīs ir vienīgās latviešu sievietes, kuras mēs Rīgā redzam ziemas apģērbā, un līdz ar to, nu, šī te informācija ir vēl jo svarīgāka, vērtīgāka un nu, tā kā nu, diemžēl arī neliela, bet tomēr mēs redzam, jā, kad nu, teiksim, kāds šis te apģērbs ir. Eh, Kā mēs varam ievērot, tad nav tā, ka viņām visām šīm te piecām sievietēm būtu identisks apģērbs. Tomēr katrai ir nedaudz atšķirīgs. Un interesantākais ir tas, ka, ko mēs redzēsim uz priekšu, ka netik daudz visas latvietas ģērbjās vienādi, cik tomēr dažādas sabiedrības grupas ģērbjās vienādi. Bet pie tā mēs vēl nonāksim un turpināsim ar nākamo slaidu, kur mums ir citas vēl latvietas, kuras braucē ir zīmējis, un kreisajā pusē mums ir ratos sēdoša atkal latviešu sieviete no pilsētas apkārtnes, kura ved rītos uz pilsētu pienu tirgot. Varam paskatīties to, kāds viņai ir apģērbs, un tad ir divas sievietes, kuras ir tā laika mērogos jau ārpus pilsētas, jo, kā jau pieminēja, Rīga tā neliela tajā laikā, un mūsdienu Rīgas teritorijā, piemēram, kā pie Jūras ezera, tie jau ir lauki. Bet tik un tā tas ir Rīgai ļoti tuvu, un tātad šīs ir sievietes darbā, un atkal mēs redzam, kāds ir viņu darba apģērbs lauku darbos. Tas nav goda apģērbs, tas ir tieši lauku darbu apģērbs. Nu, un tad vēl ir divi attēli. Kreisajā pusē ļoti pievilkts un salīdzinoši ne pārāk labā kvalitātē, jo zīmējums ļoti neliels. Ir latvietes, kuras brauciet zīmējas Jāņu vakarā, nu tātad svētku situācijā un kāds ir viņu apģērbs šajā dienā. Un blakus vēl ir viena iespējams latvieta, bet mēs to nevaram zināt, vai tā ir latvieta, jo nav viņas tautība precīzi norādīta. Taču, nu, ar lielāku iespēju, ka tā ir latvieta, nekā kādai citai tautībai piederīga. Mēs varam uzmest aci arī viņas apģērbam, par kuru tātad brauc raksta, ka tā ir kāda kalpone, kas ved uz skolu kungu dēlēnu. Nu tad, virzoties uz priekšu, redzam vairākas vācietes. Kreisajā pusē mums ir vāciete vai vācu sieviete, kas pārtiek maiznieku uzdevumā iznēsādam kliņģešu pārdošanai. Tad mums ir vācu kalpone ar zaļo seģeni. Tad ir vācu istabene, vācu kalpone un atkal istabene, un tad ir kāda vācu visdrīzāk sieviete, par kuru Broce nav tā arī līdz galam pierakstījis, kas tad tā ir. Viņš ir sācis rakstīt kāda, un tālāk nav ticis. Un, diemžēl, nu, tātad šīs te ziņas nav saglabājušās un līdz mūsu dienām nonākušas. Uzmetot aci visām šīm te vācu sievietēm, mēs atkal redzam, ka nav tā, ka viņas ģērbtos pilnīgi, nu, tā kā vienādi vai līdzīgi, taču, nu, es viņus centos sakārtot tā, it kā mums kreisajā pusē būtu tas, ko mēs visvieglāk varētu dēvēt par tradicionālu apģērbu, un labajā pusē ir tas, kuru vairs jau, nu, tā kā galīgi par tradicionālu apģērbu parasti nesauksim. Un šī te pārēja ir salīdzinoši nemanāma, jo, piemēram, pirmajām divām dāmām kreisajā pusē ir praktiski vienādas tumši zilas jakas. Iespējams, ka līdzīga jaka, bet, nu, izskatās, ka brūna varētu būt arī ceturtajai dāmai. Visām tām pārējām, kurām nav vistradicionālākā veida apģērbs, mēs redzam, ka ir jau modernākas cepures,
galvā. Uh, Daļai no viņām arī ir modernāki šie te, nu, izskatās, ka melni vai kaut kāda citāda tumša krāstā varētu būt šie te priekšauts un plecu sagas, bet savukārt arī divām priekšauti ir tādi paši, kā mēdz būt arī latvietēm. Nu, un arī šai te vācu kalpotne ar zaļo seģeni, tā tad mums ir kuču svilēni, pie tām vēl mazliet atgriezīšos, bet, nu, tā tad vismaz manā skatījumā šeit ir tā kā sakārtots apmēram tā, ka, nu, ja vistradicionālākais apģērbs ir tas, kuram ir mums jau atpazīstams apģērbu nu, ne konstrukcijas, bet apģērbu sastāvs vai apģērbu gabali, no kuriem apģērbu komplekts sastāv, tad labajā pusē jau mums ir pilnīgi tāda, nu, vācu dāma un maz, kas vairs liecina par to, ka tam ir līdzības ar šiem te senā, nu, kreisās puses apģērbiem. Ejot uz priekšu, vēl mums ir viens slaids, kur ir broces zīmētas četras krievietes. Nu, tad atkal mēģināju sakārtot tā kā vairāk tradicionāli un vienkārši kreisajā pusē un vairāk tā kā graznāk un īpašāk labajā pusē. Protams, te varētu diskutēt par to, kurš ir tradicionālāks, kurš mazāk tradicionāls, bet vismaz varbūt no turības viedokļa mēs varam domāt, ka ja mums ir veca krievu zaudāta sieva, kas pārtiek pilsētas tuvējos krūmājos, sēņojot, lasot dzērvenes, kā arī vācot zāļu tējas un tās pārdodot, kura iet ar basām kājām un kurai ir, nu, tāds salīdzinoši nekošs apģērbs mugurā, tad tas tiešām varētu būt tas nabadzīgākais. Nu, un nākamā jau ir tāda, kur, nu, ja nebūtu teikts, ka tā ir krievu tirgotāja sieva, mēs tikpat labi varētu domāt arī, ka tā ir latviešu sieviete, tāpēc, ka bruņķi ir svītraini, un plecu sēga ir, vai galvas, tā skaitā sēga ir tāda, kas izskatās salīdzinoši tradicionāli, labi, mums tāda īsti šāda pati tieši no latviešu apģērba gabaliem nav saglabājusies, bet arī ne no vienas citas tautības tāda nav saglabājusies. Nu, un tālāk jau mums ir nedaudz smalkāk un modīgāk ģērbusies krievu jaunā, kas iznēsā pārdošanai citronus, un tālāk, kas, es teiktu, atkal mazliet varbūt mudina vairāk domāt par krievu tradicionālu apģērbu, bet krievu tirgotāju sievu. Un tad arī Brace piemin, ka viņai zem raibās sedzenes ir bezpiedurkņu ņiebuls, vai tā sauktā duša greika. Nu, lūk, pabīdīsimies mazliet vēl uz priekšu. Un ebrejieti Broce ir zīmējis tikai vienu. Ebreju vīriešus vairākus, bet ebreju sievieti tikai vienu. Un, diemžēl, arī no mugurpuses, līdz ar to mēs tā kā, nu, zinām, priekšstatu varam gūt, bet, protams, ja būtu no priekšpuses, būtu varbūt vēl kādas citas detaļas atklājušās par šo viņas apģērbu. Taču tajā pašā laikā šis tas tomēr ir arī labi nolasāms, un kā mēs redzam, nu tā tad ir modes apavi, ir baltās zeķes, ir tumši zili brūņši, kādus mēs jau redzējām kaut vai iepriekšējā slaidā. Krievu tirgotāja sievai ir priekšauts, visticamāk svītrains, kādus arī mēs jau iepriekš redzējām, un ir šis te baltais apseks, kas, nu, ir izmantots gan galvas, gan plecu apsekšanai, un tad ir kaut kas nedaudz redzams no galvas segas, bet, nu, precīzāk vairs pateikt, diemžēl, kas tas ir, būtu grūti. Nu, tad virzīsimies uz priekšu. Un tagad apskatīsimies mazliet tādā griezienā, kas ir tie līdzīgie apģērba elementi un kas ir tās valkāšanas parašas, kuras ir līdzīgas. Un, nu, tātad šajā slaidā es neesmu iekļāvusi to krievu sievieti, kurai bija tas bezpiedurkņu duša greika, bet savukārt trīs citas no dāmām, kurām mēs redzējām to, ka
ap galvu ir likts plecu lakats būtībā. Plecu saga ir likta ap galvu. Un tas vienkārši, lai šeit parādītu to, ka ir dažādi šie te apģērba velkāšanas elementi, kuri, nu, man var parādīties dažādām tautībām. Bet vienlaicīgi mēs redzam, ka tas nav, piemēram, tām dāmām, kuras ir ģērbušās vairāk pēc modes, arī vācu augstākās sabiedrības sievietēm mēs tādus apģērbā, nu, tādu valkāšanas veidu neredzam. Par kalpones tautību, kā jau es pieminēju, nu, tā tad ziņa mums nav, bet, nu, mēs vienkārši varam domāt, ka varbūt tā ir latvieta, varbūt tā ir krievieta, varbūt tā ir vācieta. Es vairāk sliecos domāt, ka tā ir latvieta. Tālāk mums ir tāds elements, kā šī te jau pieminētā zaļā kučas villaina. Un pēc Aijas Jansons pētījumiem mēs arī zinām, ka kučas villainas ir tādas, kuras Latvijā ir parādījušās tieši no vāciešiem. Vācieši ir tie, kas ir pirmie sākuši tās valkāt. Iespējams, ka tā ir kāda moda, kas vispār ir ienākusi no Vācijas. Bet, kā mēs redzam, tad atstātajās liecībās ir noprotams tas, ka tā nav tāda modas lieta, kuru sāk valkāt augstākā sabiedrība. To sāk valkāt, nu, teiksim tā, zemākā sabiedrība, tā skaitā vācieši, kas pieder pie kalpotājiem, kas pieder pie vienkāršās tautas. Tātad tā ir tāda modas prece, kas ienāk vienkāršās tautas garderobē. Un Broci tādu ir vienu zīmējis arī ārpus Rīgas, kā mēs arī redzam šeit attēlā, tā ir Madlienas latviešu, nu, zīmējot Madlienas latviešus, viņš ir zīmējis vienu muižas meitu, kur ir tērpusies ar šo te zaļo kučas villainu. Vienlaicīgi arī tātad mēs varam redzēt, ka tāpat latviešu dzimtļaušu kalponi un vācu kalponi arī Rīgā valkā vienādu apģērba gabalu. Un šeit nedaudz pielikts fragments no tā, kāda šī zaļā kučas villaina izskatās, vienīgā tā, kur ir saglabājusies muzeja krātuvē Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā. No pārējiem elementiem mēs tātad varam redzēt, ka, piemēram, latviešu dzimtļaušu kalponē šķiet, ka tomēr ir tumši brūni brunči. Savukārt vācu kalponē iespējams, ka ir sīksvītraini. Svītrainie brunči ir tāda modas lieta, kas mums Latvijā, nu, tādos vizuālajos avotos liecībās pirmoreiz parādās tieši ar broces zīmējumiem, un tie tad ir Rīgā, Rīgas apkalpnē. Tālāk ārpus Rīgas svītrainos brunčus broces laikā šis te modas vilnis vēl nav sasniedzis. Ejam uz priekšu, un šis attēls droši vien ir, nu, tāds, jāsaka, visrevolucionārākais no tā viedokļa, ka mēs redzam, ka vislīdzīgākie tērpi savstarpēji ir zīmēti divām vācietēm, otrādi divām latvietēm un vienai vācietei. Un pat, ja mēs pieņemtu, ka šī te piena pārdevēja ir viena un tā pati, tad tik un tā mēs redzam, ka arī vācietei ir ļoti, ļoti līdzīgs apģērbs, kas sastāv tātad no tā, ka mugurā ir tumši zila jaka, kurai aizmugurē ir, nu, tāds tā kā volāniņš piešūts uz leju no vidukļa. Tātad šis nav tas brīdis, kad ir īsās jakas līdz viduklim, šis ir brīdis, kad jakas ir zem vidukļa, bet ar šo te volāniņu. Un to mēs redzējām arī jau iepriekšējos attēlos arī cita veida jakām vai citu krāsu pat tā skaitā jakām. Ap kaklu ir apsiets lakats, visticamāk zīda lakats, kurš ir ar, nu, tādu tā kā lielo rūtojumu. Sīksvītraini brunči ir mugurā, cik nu var saprast visos attēlos. Tāpat ir baltas zeķes un melni apavi. Un ir šis te saudabīgais galvas lakata sējums, kur var redzēt to, ka ir
balti sarkani, nu vai nu svītraini, vai nu rūtaini, bet lakati izmantoti galvas sējumam līdzīgi tā kā tādā turbānveidīgā sējumā. Turklāt, ko mēs redzam, ka vismaz vienai no šīm te piena pārdevējām tas galvas sējums ir tāds, ka tas ir tikai apkārt, nu tā vainagveidīgi apsiets. Bet savukārt vācietei šķiet, ka nu, tie mati ir pilnībā nosakti, un tad viņai nu, nav tas, ko Brods teikt, ka, jā, ka latvietis staigā ar kailu galvu, kaut gan, piemēram, ir apsiets ar lenti, bet tai pašā laikā, jā, arī tad, kad latviešu piena pārdevēja ir apsiets ar šo te lakatu, tik un tā, tad galvas vidus ir atstāts brīvs, un arī mati ir redzami priekšpusē. Tālāk mazliet uz priekšu jau ir vēl interesantāk, jo mums šeit ir 3 dažādu tautību sievietes. Tātad mums ir vācu istabene, mums ir šī te krievu jaunava, kas pārdod citronus, un mums ir latviešu aukla. Nu, un savienojas viņus vienā tēlā, jo izskatās, ka viņām visām ir ļoti līdzīgas jakas. Šis pats te modes piegriezums. Modes piegriezums tā tad ir tas, ka mums ir jaka garāka par vidukli un no vidukļa iet uz leju volāniņš. Un tā pašā laikā arī pie modes piegriezuma pieder tas, ka jakām piedurknes ir piegrieztas nevis tātad garanājā veidā, bet horizontāli iet svītras. Un savukārt brunči arī visām dāmām ir ļoti līdzīgos toņos, tādi zaļi gan brūnos toņos. Vācietei ir ar 2 droši vien kaut kādām lentām apšūti rotāti. Krievietei ar 1, bet platāku, un latvietei mēs šādu lentu neredzam. Bet toties mēs redzam, ka ir atšķirības priekšautos, piemēram. Priekšautiem mēs redzam, ka vācietei ir šis te tumšais, nu varētu būt arī zīda vai atlasa priekšauts. Un krievietei un latvietei savukārt ir svītrainie priekšauti. Tai pašā laikā viena no tādām lietām, kas visticamāk arī norādīja visvairāk tieši uz nacionalitāti, bija tā, ka viņām atšķirās galvassagas. Jo mēs redzam, ka vācietē ir šī te pati galvassaga, kādu mēs redzējām arī citām vācietēm. Krievietē ir vairāk tā kā viņai un droši vien nacionāli piederību norādoša galvassaga. Un latvietei ir šī te vidzemes tipā, nu, micīte, albīte apsiet ar šī gadījumā zilu lentu, bet mēs viņu pazīstam arī kā tādu, kas mēdz būt apsiet ar sarkanu lentu. Nu, tā tad ārpus Rīgas vidzemē mēs tādu redzam daudz. Latvietē mēs arī redzam to, ka viņai ir visticamāk līnu krakls ar atlokāmo apkakli un kakla izgriezums ir sasprausts ar saktiņu. Savukārt vācietē un krievietē ap kaklu ir vēl lakats likts greznumam. Bet tās arī ir tās lielākās atšķirības, un kopumā mēs varam teikt, ka šo te līdzību būtībā ir diezgan daudz. Nu vēl jāpiemina, protams, jā, ka tā tad latvietē ir pastels, bet krievietē un vācietē ir modes kurpes. Un blakus es vēl pieliku tādam nelielam paraudziņam, nu, tas nav identisks, protams, bet viens no tādiem, kurus varēju internetā atrast, kur mēs redzam, kā izskatījās šie te apdrukātie 18. gadsimta audumi. Nu, un tad diezgan līdzīgu audumu mēs redzam arī šīm te dāmām jaku audumu. Tā kā būtībā tās ir modes jakas un vienkārši, cik var saprast, tad aptuveni viena pārticības līmeņa
dāmas, kas dzīvo Rīgā, arī valkā aptuveni vienu līdzīgu veidu apģērbu. Un daudz mazāka nozīme šeit ir nacionalitātei, kas varbūt vairāk atspoguļojas dažos elementos, bet modes apģērba valkāšanā vienkārši vairāk izteikts ir tas, kāda ir šo cilvēku rocība un sociālais stāvoklis. Nu, būtu grēks nepieminēt visiem tā labi zināmo šo te Rīgas jaku, vai tā dēvēto Rīgas jaku, kas ir būtībā laikam vienīgais apģērba gabals, kurš no šiem te laikiem no sieviešu apģērba un arī no vīriešu apģērba Rīgā ir saglabājies muzeja krātuvēs. Un šai te jakai arī ir līdzīgs piegriezums. Mēs varam redzēt, ka tās pagarinājums no vidukļa gan nav varbūt tik liels kā broces zīmētais, bet tomēr tāds ir. Un arī veido šo te viļņojumu, tīpaši aizmugurē. Un vēl mēs varam redzēt arī to, ka piegriezne piedurknēm ir ar šo te raksturīgo salieku elkonī, ka nav piedurknes taisnas, bet ir ieliektas elkonī. Un tas, protams, arī nozīmē to, ka tā visticamāk nav tāda, jaka, kuru darina mājās, bet tomēr to darina pie kādiem meistariem, jo tas nav vienkāršākais tāds, teiksim, tunika veida piegriezums vai no vispār taisnām daļām, bet tas jau ir piegriezni. Nu, tad, kur mēs vēl šādu jaku redzam? Šajā laikā broca zīmējumos mēs redzam vienu šādu jaku zīmētu arī ārpus Rīgas. Tas ir zīmējums, kurā broca ir attēlojis, kā viņš pats raksta, latviešu meičas svētku telpā no Vangažiem un Inču kalnu. Nu, tad mēs nezinām tieši, vai šī meita ir no Vangažiem vai no Inču kalnu, bet tā tad no Rīgas apkārtnes, un viņas apģērbā arī mēs šo te jaku redzam, kas apliecina tātad, to, ka tas ir šajā laikā tiešām valkāts un bijis arī sieviešu apģērbā. Savukārt vēl šādu pašu rotājumu virsējiem apģērbamiem, šī gadījumā jakai, mēs redzam arī latviešu puisim, kuru broce ir zīmējis Rīgā. Un šis te puisis ir tiešām ģērbies pēc pēdējās modes, jo viņam ir arī šīs te īsās modīgās bikses, dārgākās zeķes no visām, kādas var būt, kas ir tumši zilas. Viņam ir modes apavi. Būtībā viņš ir ģērbies pilnībā kā modes apģērbā ģērbies vācietis. Bet tātad šāds te rotājums ar melniem vilnas kušķīšiem, cik var saprast, ir arī vīriešu apģērbā, un tas vienkārši ir modes tāds vilnis, kas pieder šim te laikam, jo broces zīmējumos tātad ir ne tikai šim te latviešu puisim šāda sarkana jaka rotāta ar melnajiem vilnas kušķīšiem, bet ir arī vācu puišiem, cik var saprast, tie tādi jaunekļi vai pusauģi, jau varbūt pat mazliet smalkākas sabiedrības, kuriem arī ir šis te pats rotājums, tikai pie brūna un pie zaļa apģērba. Līdz ar to mēs varam pieņemt, ka iespējams, ka šajā laikā arī brūns un zaļš šāda veida apģērbs varēja būt rotāts arī latviešu apģērbā. Tad vēl mazliet pievēršoties pāri šiem te apģērba gabaliem, kur tiešām muzeja krātuvēs nav daudz, kur ir ļoti, ļoti maz, pat varētu teikt. Šie ir tā saucamie Rīgas brunči. Izcelsme viņiem ir precīzākā zināmā no tā, ka tas ir no Rīgas apriņķa, tā kā precīzi vai tie ir no tiešām Rīgas pilsētas mēs nezinām, bet šie te brunči ir tādā piegriezumā, ka tomēr izskatās, ka šie brunči ir apmēram 100 gadus vecāki nekā broces. Tas ir 100 gadus jaunāki nekā broces zīmējumos attēlotie apģērbi.
Šiem bruņķiem ir turnīra veida piegriezums, kas parādījās ar 1870. gadu Rīgā. Un pastāvēja vēl 80. gados, kas nozīmē tikai to, ka nu, šie bruņķi nekad kopā nav valkāti ar to saucamo Rīgas jaku. Un ja mūs mūsdienās interesē komplektācija, kas varētu būt atbilstošāka, tad jāskatās ir šos te komplektus no broces zīmējumiem, un tad mēs varam mēģināt atdarināt kādu no tiem apģērba komplektiem. Un šo te Rīgas jaku tad atkal komplektēt ar kaut ko tādu, kas ir, nu, šim te laikam atbilstoši, teiksim, 70. 80. gadu jakas, kas ir tumšas, kas ir ar augsto izgriezumu kaklu, kas nozīmē, ka tieši pie kakla viņš beidzas, vai ne, nevis ar zemo, un tā tālāk. Vairāk tātad tik vēlos laikos neiesprīgšu, turpināšu ar vēl pēdējo apģērba gabalu, kas mums ir zināms no muzeja krātuvēm, kas ir tātad atkal viena bruņķa no Rīgas apvidus. Nu, un pēc piegriezuma tie varētu būt bruņķi, kas ir valkāti apmēram uz kādiem 1840. 50. gadiem. Attiecīgi, nu, tad ar pašu vēlāko veidu jakām, kādas rādīšu, kādas zināmas mums no šiem te laikiem Rīgā, no zīmējumiem, tad aptuveni tādas arī varētu kopā komplektēt. Vai ar to saucamo sarkano Rīgas jaku? Nu, šķiet, ka laikam tomēr nē, ka tad jau tā veida Rīgas jaka būs izgājusi no valkāšanas, kad šie bruņķi ienāk. Nu, tad vēl mazliet dažas piezīmes par to, ka ja mums, piemēram, interesē Rīgas latviešu, nu, tāds tradicionālāks apģērbs, kas būtu tikai latviešiem, kas tā tad nav gan starptautisks, kā mēs redzējām, kā arī ar latvietēm un krievietēm līdzīgs valkāšanā bijis, tad varam mēģināt skatīties uz to, kāds ir šis te latviešu apģērbs ārpus Rīgas. Mūsdienās tā ir Rīga, šeit ir Pārdaugavā Zundā valkātie apģērbi. Nu, tur mēs redzam, ka tā tad ir brūnas jakas, brūngani vai svītraini bruņči, pasteles kājās, baltas zeķes. Tā kā tie ir Jāņi, tad, protams, ir arī ziedu vainaga, bet, nu, ziedu vainaga nebūs visu gadu, tad šajā laikā būs citas galvas sagas, nu, kādas. To tad varētu domāt, vai nu mēģināt šīs te komplektēt klāt turbānveidīgos lakatsējumus, vai savukārt šo te aubīti kā kurzemes auklē vai lenti, kā tai dzimtļaužu kalponē, nu kaut ko tādu. Nu, un, protams, neiztrūkstošie priekšauti, kas te arī mēs redzam, ka tā tad bija divi balti, viens zilgans, iespējams, varbūt svītrains, tas ir bijis vēl kā. Un otrs variants, kur savukārt skatīties, nu, teiksim tā, juglas tautas tērpa meklējumos, skatīties apģērbu, kāds ir bijis juglā šajos te laikos, un te mums ir, protams, tikai tie darba apģērbi, bet, nu, tā tad tomēr arī tas ir izmantojams, jo mums ir vienkrāsainie bruņči, ņieburi, tumši zils vai pelēks, un galvas segas vai nu tumši zila cepura vai arī turbānveidīgais galvas lakats sējums. Nu, tā tad, ja ir vēlme pēc tādiem, nu, vēl tradicionālākiem, netik modīgiem apģērbiem, tad šie ir tie, kur skatīties un, 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 un ņemt paraugu un mēģināt šo te komplektējumu atdarināt. Laikam ejot uz priekšu, tagad jau mazliet pārvācamies tālāk no broces zīmējumiem, ir vēl dažas vizuālas liecības par
to, kā vienkāršā tauta varēja ģērbties. Diemžēl nevienam no šiem vairs nebūs klāt pierakstīta tautība cilvēkiem, bet nu, mēs vienkārši varam mēģināt skatīties un salīdzināt. Šajā te Rīgas panorāmas attēls ir milzīgs, bet te es esmu izvilkusi tikai nelielu fragmentu, un lai cik tas dīvaini nebūtu, tā tad uzmanību mēs pievēršam tieši tām fonā esošajām divām sievietēm, kuras mazgā veļu Daugavā no tilta. Ļoti iespējams, ka tās ir latvietes. Katrā ziņā vienkāršā tauta tā ir. Un mēs labi varam redzēt, ka viņām ir tātad balti krekli ar atlocītām, uzlocītām piedurknēm, kā jau mazgājot veļu, un viņām ir šie te tumši sarkani brūnie bruņči, kādus arī mēs jau redzējām gan latvietēm ziemas apģērbā, gan arī šai te dzimtļaužu kalponei. Tātad šis ir attēls no 1815. Gada, kas ir jau nu, gadus 20 vēlāk no tiem, ko zīmēja Broce. Un šeit ir arī tā paša autora Fehelma 16. gada gleznas fragmenti no Rātslaukuma. Nu, jau atkal piebildīšu to pašu, ja, ka tātad tautības nav zināmas, vienkārši varam skatīties uz šiem apģērba elementiem, skatīties uz viņu komplektāciju. Un atkal varam atpazīt bruņču krāsas vienkrāsainās, sarkanbrūnos, tumši zilos, tumši zaļos. Atkal baltie priekšauti, jakas. Šķiet, ka tas brūnais sievietei ar spieķi ir, nu, tā kā virsjaka vēl, tāds tā kā mētelīts īss. Nu, un galvas sagas, nu, diezgan grūti saprast, kādas tās ir, bet, nu, varam mēģināt interpretēt. Un, protams, arī ap pleciem liktie zīda lakatiņi, baltie, kas varētu būt arī batista lakatiņi. Ne tikai zīda, jā. Nu tā, un kājās kurpes. Un tad vēl ir šis attēls, mēģināju palielināt, cik vien var, bet sāk jau attēls palikt graudains. Tā tad mums ir Hamštengla attēls tas ir mākslinieks no Dresdenes, kurš ir bijis Rīgā un uzzīmējis šo attēlu. Nu, protams, jautājums vai no atmiņas, vai arī skatīdamies tieši, bet te ir priekšpusē redzami cilvēki, un es teiktu, ka tas lielākais bariņš varētu arī būt, piemēram, latvieši, un par to, nu, manuprāt, liecina kaut vai tas, ka ne tikai, nu, tai vidējai sievietei, ka viņai ir šie te brūnie brūnči un jaka ar šo te atpazīstamo piegriezumu, bet arī galvā tā albas tipa cepura vai mīcas tipa cepura, kas, nu, nevienai citai tautībai Rīgā nav citos attēlos novērojami. Līdz ar to mēs varam tomēr tā kā, nu, minēt un cerēt, ka tas ir latviešu apģērbs, un tad mums šeit ir divi latviešu sieviešu apģērba varianti, jo otrs tomēr atšķirās, un varam izmantot arī to kā paraugu. Visbeidzot ir no visvēlākajiem laikiem, kā jau es teicu, 40. gadi ir tās beigas jau, kad mēs pēc tam vairāk tradicionālu apģērbu Rīgā īsti neredzam. Ir vairāki Teodora Rikmana zīmējumi, kas ir, nu, gravīras, bet, diemžēl, nu, tie ir melnbalti, krāsas mēs tajos neredzam, un tāpēc ir arī varbūt mazliet grūtāk uztvert, kuri tieši varētu būt latviešu apģērbi, kuri nē. Katrā ziņā tur ir ļoti daudz un dažādu tautību cilvēku. Šos attēlus var pētīt tūmā un sīki, bet, nu, tā kā tas ir zāļu tirgus, tad ļoti iespējams, ka tieši ar šīm te zālēm un kliņģeriem tirgojas tomēr vienkāršā tauta. Ar vainagdziņiem, kas tur priekšplānā, piemēram, uzvērti uz koka.
Un tad mēs arī redzam dažus tādus elementus, kas atkārtojas no procesa un arī iepriekšējām gleznām, bet arī dažas lietas, kas ir jaunas. Un pirmkārt, sieviešu apģērbā, nu tātad priekšplānā mums ir kādas 4, 5 sievietes, kuru apģērbu mēs varam pētīt, un pirmkārt mēs redzam joprojām šo te turbānu veidīgo lakata galvas sējumu. Uh, bet, kas ir interesanti, tā ir sievietei, kurai mēs redzam šo te jaciņu, nu, izskatās, ka tās jau ir austiņas, nevis vidzemē tās pazīstamās austiņas, jākā aizmugurē. Nevis varbūt tas volāniņš kādu zīmē brauc. Bet nu uz pleciem liktie lakati ir priekšauti, ir jaka vienai no viņām redzama ar vēl gana palielu kakla izgriezumu. Tā kā arī šeit šo to varam redzēt un varam vienkārši arī saprast, ka, nu, daļa šo te elementu ir gana noturīgi un daļu, protams, jau pamazām, nu, daļu mainās, daļu aizstāja citi modes elementi, laikam ejot un tā tālāk. Nu, un tad visbeidzot šīs attēls, kur ir atkal Teodora Ritmana gravīra, attēloti latvieši Malkas laukumā pie Rīgas, kas ir nu tieši pie Rīgas pils, būtībā Daugavas krastā, jo tur arī vēl kuģu būras redzam sānā. Un šajā te attēlā arī ir vairākas sievietes, kuru apģērbam varam pievērst uzmanību. Nu, vispirms, ja mēs skatāmies uz stāvošo labajā pusē, tad viņai ir plecu brunči, kas ir tāda interesanta, nu, gan vidzemes lībiešu, gan arī kurzemes lībiešu apģērba zināma sastāvdaļa. Un galvā jau ir tā, nu, apaļā tipa tā alba. Savukārt kreisajā pusē sievietei sēdošajai joprojām ir tātad turbānveidīgais galvas sējums. Un iespējams, ka arī tā, kas tur sēž tālāk blakus tam puikam, tā arī, bet šis vēl tātad ir apsiets vēlreiz ar lakatu. Bet viņai vēl priekšā mēs redzam sievieti, kas ir no mugurpuses, un tā ir, nu, ar ne tikai šo turbānu veidīgo galvas seju, bet arī ar jaku, un šai jakai mēs skaidri redzam austiņas. Nu, tātad es atkal teiktu, ka 40. gados jau, vismaz 40. gados, šis te volāniņš ir aizstāts ar austiņām, jakas ir īsākas, un tas arī ir tas brīdis, kad arī pārējā vidzemē šādu te īsāku jaku ar austiņām valkāšana notiek. Nu, un šis arī ir attēls, kur mēs varam, nu, vismaz vienu mazu meitenīti redzēt, kurai galvā ir lakatiņš un nu, būtībā citas apģērba detaļas tādas salīdzinoši vienkāršas nav tik precīzi izzīmētas, lai mēs varētu daudz ko par to secināt, bet, nu, tomēr ievērības cienīgs ar to, ka tas ir viena bērnu apģērba attēls, jo bērnu apģērba attēlu salīdzinoši ir daudz, daudz mazāk nekā pieaugušo. Un arī, kā mēs jau redzējām šodien, tad būtībā sieviešu apģērbu liecību zīmējumos ir daudz, daudz mazāk nekā vīriešu. Arī broci ir zīmējis kādas 3 reizes vairāk vīriešus nekā sievietes. Nu tā, līdz ar to noslēgumā vēl pāris lietas, kuras es gribētu pateikt. Viena no tām ir šis te fragments no vācu mākslinieka Jūlijas Dēringa dienas grāmatas, kas ir izdota 16. gadā grāmatā, izdevis Latvijas Nacionālais arhīvs. Un tā tad viņš šeit ir bijis, dzīvojis, pārvācies uz Jelgavu no 1848. gada no Dresdenes, un savā dienas grāmatā ir rakstījis, ka tā kā Kurzemes, nu šeit atkal runa par Kurzemes guberņu, pamatiedzīvotāji ir latvieši, tad, protams, bieži tos redz arī pilsētā, kas šī gadījumā tā tad ir Jelgava.
Jo īpaši tāpēc, ka visa kalpotāja kārta ar retiem izņēmumiem ir latvieši. Kaut gan viņi drīz vien iemācās vācu valodu un piesavinās vāciešu dzīvesveidu un paražas vismaz apģērbā. Un šis ir tāds ļoti, ļoti būtisks pieraksts, jo tā ir liecība par to, par ko mēs jau tā kā it kā zinām un nojaušam, bet te ir tas precīzi pateikts, ka tāds tas process ir bijis visu laiku, ka latvieši ienāk pilsētā, ka viņi iemācās vācu valodu, viņi mēģina, nu tātad piesavinās vāciešu dzīvesveidu, ka viņi mēģina tātad šajā te pilsētas dzīves stilā iejusties un dzīvot tajā, un viņi nomaina savu zemnieku apģērbu. Nu, tad jautājums, protams, būtu par to, cik ātri tas notiek. Ja, piemēram, cilvēks ierodās no laukiem, pārceļās uz pilsētu, piemēram, Jelgavu vai Rīgu, vai viņš tomēr novalkā savu pirmo visu to apģērbu kārtu, ar kuru viņš ienāk pilsētā, vai viņš uzreiz mēģina iegādāties jaunu, visticamāk viņam to rocību vēl neļauj. Viņš mēģina Rīgā nopelnīt naudu un tad to atļauties. Tā kā savā ziņā mēs varam arī pieņemt to, ka cilvēkiem, kur ienāk Rīgā, ir kaut kāda veida šis te tradicionālais apģērbs, kurš turpina to tradīciju, no kurienes viņš ir atnācis uz Rīgu. Un vai tas varētu tikt saukts par Rīgas latviešu tradicionālu apģērbu? Īsti nē. Nu jā, tā tad jāpiemina arī tas, ka, protams, Rīgā tradicionālais apģērbs, ja tāds bija, izzuda visagrāk. Rīga ir vislielākā, vismodernākā, un visinternacionālākā pilsēta. Un tāpēc arī, ja teiksim, šīs te liecības par tradicionālo apģērbu bija, tad, ja tas pazuda jau, nu, mēs varam pieņemt no šiem 40. gadiem jau noteikti, tad tās apģērba liecības, kas nonāca muzejos, ar retiem izņēmumiem tās sāka vākt 19. gadsimta beigās, bet pārsvarā tas jau notika 1920. un 30. gados ekspedīcijās pa dažādos Latvijas laukos. Un šis, protams, jau bija tas laiks, kad bija pagājuši tik daudz gadi, 70, 80, 90 gadi, kopš šis te tradicionālais apģērbs bija izzudis, ka nu, nebija jau vairs ko savākt, neglabāja jau cilvēki tik ilgi lietas. Un vienlaicīgi arī fokus nebija uz to, ka būtu jāvāc tas, kas bija Rīgā, jo Rīga skaitījās šī starptautiskā metropole, kurā latvisko identitāti nebija jāmeklē. Bet visas liecības tika vāktas no laukiem tieši tāpēc, lai nu, tā kā saglabātu šo latvisko identitāti vismaz muzejos un uz tās būvētu jaunu izveidotās Latvijas valsts, Latvijas republikas šo te, nu, kultūras un nacionālo identitāti. Un tāpēc arī droši vien pat, ja kaut kas bija saglabājies, tas tik un tā varēja arī nenonākt muzejos, jo nu, nebija tik daudz interesi un nenotika jau tā vākšana par Rīgu. Un noslēgumam vēl tādi daži punkti par to, ka, nu, tātad, pirmkārt, mēs varam secināt, ka arī no šiem te vizuālajiem avotiem, ja vien tas nav īpaši norādīts, tad mēs, kā piemēram, Brods to ir darījis, ja. Bet mēs vispār nemaz nevaram noteikt, kādai etniskajai grupai vienkārši šie cilvēki piedara, jo bieži vien tas ir, nu, tā kā līdzīgi starp dažādām etniskām grupām un vairāk atšķirības ir varbūt starp to, ka ar kādu nodarbošanos cilvēki ir aizņemti, pie kādās sociālās grupas viņi piedara, cik viņiem daudz naudas, cik moderni viņi ir, cik tomēr nemoderni vai nabadzīgi, varbūt kaut kā tā varētu teikt. Nu tad šis te jautājums par to, vai Rīgā latviešiem bija savs tradicionālais apģērbs, paliek atklāts, jo pilnībā atbildēt uz to īsti nevar.
Jo vienlaicīgi pastāv šīs te bažas par to, ka saglabājušās liecības atspoguļo arī no dažādiem novadiem ienākušos pirmās paudzes rīdziniekus. Um, Tad atkal tas, ka varbūt mēs, ja gribam tiešām ļoti latvisku un ļoti tradicionālu un vienkāršu, nevis tik daudz modas iespaidotu rīdzinieku apģērbu, tad varam meklēt šīs te tradicionālā apģērba liecības tā laika ārpus Rīgas, ārpus pilsētas, kas mūsdienās ir Rīgā. Tātad Pārdaugavas un Juglas tautas tērps mums ir vieglāk varbūt pat izveidot mūsdienās. Um, Tad, protams, atkal jāņem vērā tas, ka arī tradicionālais apģērbs mainījās nepārtraukti. Protams, ne ļoti strauji, bet tomēr nemitīgi ienāca dažādi jauninājumi arī laukos, ne tikai Rīgā. Un mēs tad varam skaidri novērot to, ka Rīgā tas ienāk vispirms, un pēc tam ar laiku tas izplašās uz laukiem. Un bieži vien Rīga ar savu apģērbu ir priekšā vairākas pat 10 gadus. Nomaļākajiem apvidiem ir tā, ka dažkārt ir tādas modes vesmas, kuras tas vispār nesasniedz. Jā, bet ja mēs, piemēram, skatāmies uz tām lietām, kas atkārtojas, tad, ja mums interesē tieši latviešu tradicionālais apģērbs, tad ir tādi elementi, kas ir diezgan noturīgi. Piemēram, šis te turbāna veidīgais gāles lakats sējums. Tad vidzemē raksturīgās jakas ar austiņām vēlākos laikos, vai savukārt ar šo te volāniņu nedaudz agrākos. Pastels tātad piederās pie tieši latviešu apģērba, tie, kas jau ir pavisam turīgie un modīgie, tie jau ir kurpēs, bet tie, kas vēl nav tik ļoti, tie tomēr pastels valkā. Un tad arī šīs te, šeit tekstā nav pieminēts, bet aubīšu vai micīšu tipa cepurs apsietas ar lentu arī varētu būt kaut kas tāds latvisks tomēr. Un tad modas liecības, tātad pirmkārt šī sarkanā jaka un iespējams arī citu krāsu jakas ar melnajiem vilnas kušķīšiem. Tad uz pleciem saktie zīde vai batista lakatiņi, un ja tie ir zīde un krāsaini, tad tiem ir šī lielā rūts. Rūtojums nevis, kaut kādi puķaini ir vēlāk. Un tad pie modas piedarās arī melnie ādas apavi ar paaugstinātu papēdi, kas šajā te laikā ir tātad, absolūtie modas apavi. Un tos valkā arī pārējās sabiedrības grupas, kuras to var atļauties. Bet tālāk uz priekšu 19. gadsimtā faktiski šie te augstie papēži samazinās, un ļoti ilgu laiku 19. gadsimtā ir modē apavi praktiski bez papēžu. Ir tīpaši sieviešu apģērbā ir tādas ļoti plānas, pat auduma kurpītes, kurām vispār papēžu nav, zolīšu gandrīz nav. Tā kā, jā, šie augstie papēži, tā ir tāda 18. gadsimta moda, kas diezgan strauji izzūd 19. gadsimtā. Jā, tas būtu tāds aptuveni galvenais, ko es šodien gribēju pastāstīt par Rīgas sieviešu tradicionālo apģērbu, ne tikai latviešu, bet arī citu etnisko grupu. Un, ja ir vēl vēlme, tad var papildus izlasīt divus rakstveidā manus aprakstus par šo te pētījumu par tradicionālo apģērbu Rīgā manā blogā. Un ar to tad es arī tagad beigšu dalīties ar ekrānu un saku lielu paldies visiem par uzmanību. Un, ja jums ir interese veidot kādas no atdarinājumiem, no rekonstrukcijām priekš sevis, tad tiešām aicinu to komplektāciju skatīties zīmējumos, kur ir redzams, kurā laikā kas ar ko ir ticis valkāts kopā. Tad, lai visiem sokas, paldies par uzmanību!